Bestrīga, starptautiskās organizācijas pārstāvniecība Rīgas Tehniskajā universitātē, ir viena no spēcīgākajām grupām visā BEST organizācijā, kas ir Starptautiska Eiropas Tehnisko universitāšu apvienība, kura rīkoja praktiskos vasaras kursus, lai vienkopus pulcinātu studentus no visas pasaules. Šis ir 2 nedēļu ilgs projekts, ko organizējam mēs, Bestrīga. Šis projekts tēma ir izvēlēta kokapstrāde un mežsaimniecība, un šis projekts iedalās 3 pamatkategorijās, jo tās ir sezonālās inženiersacensības. Viena kategorija un tā lielākā kategorija ir konstruēšanas kategorija, kas šogad notiek Vienkoču parkā, tad ir case study kategorija un debašu kategorija, un projekts ilgs 2 nedēļas. Kā pierādījās fakts, mēs nezinām, kādi studenti atbrauc, un mēs šo uzdevumu gatavojam dažādas sarežģītības, un mūs pārsteidz tiešām, kad studenti, kas šeit atbrauc, jo atbrauc dažādi studenti, viņiem šis uzdevums nebija tik sarežģīts, un viņi nezinot neko par uzdevumu, nezinot kādu tēmu mēs dosim, ļoti lieliski tika galā un ļoti īsā laikā ar to tika galā. Kāds, teiksim, būs iegūms gan jūsu gan arī studentiem, gan konkrēti no šīs figūras, ja tā var teikt? Šī te figūra paliek Vienkoču parkā, kā apskates objekts, un tas ir arī tā kā ieguldījums, jo tas piedar pie modernās mākslas. Tas ir tensegretī konstrukcijā veidots vides objekts, kas paliek parkā. Nākošais iegūms ir šiem studentiem, kas ņem dalību šajos kursos, jo viņi, pirmkārt, tas jau ir komandas darbs, otrkārt, viņi pirms tam nav viens otru pazinuši, viņam jāiepazīst jauni cilvēki, un tie ir jauni apstākļi, jo viņi nav savās mājās, un tā ir ļoti kultūras daudzveidība un jauni iespaidi un daba, kas mums ir apkārt. Tas vienkārši veido tādu pozitīvu auru un tādu motivējošu garu. Mēs iestādījām parkā kastani, kas arī paliek parkā kā šī te projekta tā kā varbūt ilgmūžības simbols, un tas, ka tas nav tāds tikai 2 nedēļu ilgs, jo pirmkārt paliek šis te vides objekts, otrāk paliek šis te koks, ko mēs iestādījām, un treškārt arī paliek šo te cilvēku ciešās saiknes. Protams, projektā neatsveram sastāvdaļa ir arī sociālā daļa un šī te vakara pasākumi. Un viens vakara pasākums bija Green un Herbal ballīte, kas bija tā kā par zaļu domāšanu, saplūšanu ar dabu un garīgo pacelšanu tā kā zaļajā domāšanā. Tad vēl mums bija Ziemassvētku ballīte, kas ir visai netipiski vasaras vidū, bet tas arī daudziem ārzemniekiem likās tieši tā eksotiski, un viņi prasīja, vai mēs latvieši arī svinām Ziemassvētkus vasarā. Bet tas bija tāds mūsu ideja, un mēs šo te gribējām īstenot, un mēs arī viņu īstenojām. Mēs rodājums arī veidojam no dabas materiāliem, ko mēs atradām šeit, no salmiem, siena, skujām un visu pārējo. David Corral from Mexico. Petra from Czech Republic. Diego from Spain. And Ivan from Ukraine. Kas bija pats grūtākais šitajā visā? What was the most difficult in this team design? The beginning of the construction, to make the model, to start making the design. Bet būvēšana vai tad nebija sarežģīta? It was difficult to build it. It is a process. That one, yes, it's been quite difficult because first of all we had to make an idea how to build it, and then of course trying to manage such a large group of people, and well, and also you can see how big it's with our only hands. We have no tools than just our hands, so well you can figure out how much time we have been taken to do it, and of course with these rainy conditions it's even worse. Yeah, the main point was to build the smaller model, so then we can repeat it in the bigger way, and I think it was our great challenge to do such a great construction. Kārtējo reizi mēs ēdienu atbildīgā un vāru dažādus ēdienus uz šī ugunskura. Tas ir ļoti liels izaicinājums, bet visi ir apmierināti. Tad taču ir tik daudz tautību pārstāvi, nav viņi tādi, teiksim, tur francūži neprasa varžu kājiņas vai... Viņi pielāgojās, un mēs arī iepazīstinām ar tipiskākajiem latviešu senču ēdieniem, kas arī šeit uz ugunskura sanāk vislabāk. Es te sapratu, ka bija pēc kāposti. Radās mums jauna frāze. Kebabs klāt. Что ватика пошти пром. Svaigs gaiss ir ļoti īsts čuguna katls un dūmu smarža un garastāvoklis, tas tiešām kopā veido neatkārtojamu ēdiena garšu.
I'm studying electrical engineering. Well, I was born in a village, so yes, I do. I have been in nature for basically all my life. But during this event, BEST, this is the first time it's an event that's in nature. Well, first of all, Latvia is very beautiful. Nature is very nice, and because I'm from Greece, in Greece everything is mountainy, and here everything is flat. So the contrast is nice. I haven't seen something like that. The people are very nice, and I don't know. I can think of something that I don't like. It's very nice here. Šis agrusaisis ir mans agrusaisis, bet tas agrusaisis nav mans agrusaisis. Projektā piedalījās 24 Eiropas Tehnisko universitāšu studenti no 17 dažādām Eiropas valstīm. To skaitā bija gan no Portugāles, Spānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, mūsu kaimiņu valstīm arī bija. Vēl bija no Polijas, Slovākijas un vēl no pārējām, kā es minēju, 17 dažādas valstis. Ko studenti ieguva no šīs prakses, no šīs nometnes? Pirmkārt, jau tās ir zināšanas, jauns redzes loks uz šo te meža industriju, jo mēs viņam parādījām diezgan plašu loku, sākot no to, kā ir koki mežā. Jo mēs pavadījām 6 dienas vienkoši dabas parkā, cieši klāt mežam. Nākošais mēs parādījām viņiem, kāds šis te koks tiek apstrādāts un ko ar šo te koku var darīt, un parādījām viņam šo te plašo pielietojumu. Un, protams, nākošais ir šīs te tautu dažādība, jaunas draudzības un tas, kas neatņemams ir tā tuvība un vispārējais. Vēl bija arī daudz un dažādas aizraujošas kompāniju vizītes. Gan Latvijas Finierī, gan Līgatnes papīra fabrikā, gan arī Veolī vidas servisā un citos uzņēmumos. Mums ir ļoti dažādi studenti, jo citiem šie te ir jau 3. BEST kursi, citiem šie te pirmie ir jauna pieredze un tiešām mēs viņiem parādījām gan Rīgu, gan vispārējo. Kādi iespaidi? Apgarots noskaņojums, ka darbs ir izdarīts un cilvēki ir savesti kopā un tiešām tāda laba padarīta darba sajūta. Mēs parūpējamies arī par sociālo daļu. Mēs gājām uz muzejiem, bija arī pilsētas ekskursija par Rīgu, parādījām viņiem gan Līgatni, gan Jelgavu. Un kā nu studenti bez tustiņiem, kaut vai pa naktīm, vai ne? Tieši tā, bija arī vakarā ballītes, bija gan Krismas ballīte, kas ir Ziemassvētku, gan bija zaļā ballīte, green un herbal, un vēl daudz, arī visu vakar bija aizpildīts. Pirmkārt, tā ir jauna pieredze, kā organizēt pasākumus, jo arī man šis te bija pirmais pasākums, ne pasākums, bet projekts, jo mēs izgājām visiem projektu posmiem cauri, sākot no idejas, sākot no tā, kā meklēt atbalstītājus, jo arī finansējums mums bija jāmeklē pašiem, un līdz visai mazākai detaļai arī šī noslēguma ceremonija, kā palutināt dalībniekus, lai viņi nenogurtu dienas rutīnā, un mēs izgājām visam cauri. Un tā, protams, ir pieredze. Arī mēs kā grupa, kā LBG Rīga, saliedējāmies, strādājot pie šī projekta. Es negribētu teikt, ka tas bija viegli. Tas bija ļoti liels izaicinājums gan man, gan manai grupai.